par stulbumu atkal. Es lasu rakstu, kur rakstīts, ka no rīta, XXX no rīta, var palīdzēt palielināt algu. Kas tas par vaiprāt vispār? Nu, kā tas var būt? Varbūt to sportu vajag nodarboties. Sports pieņemsim, piemēram, aktivizē vielmaiņu, palīdz ātrāk pamosties, paaugstina dopamīnu, serotonīnu, uzlabo garstāvokli un koncentrēšanos, samazina stresa līmeni visu dienu, uzlabo pašdisciplīnu. Tās tu sāc dienu ar uzvaru, kas dod tonus arī darbam. Come on, kāds par XXX no rīta pirms darba jēziņu? Kas to vispār dara, jā? Lai var algu palielināt tādā veidā. Varbūt zināšanas, varbūt vēlme kaut ko savā dzīvē izmainīt. Kaut ko jaunu pamēģināt, ne to, ko mēs ikdienā darām. Darīt to, ko mēs darām, bet skatīties vēl iespējas, ja mēs, protams, gribam palielināt algu. Un varbūt ilgtermiņā tieši no sporta, no tās neatlaidības, no rutīnas kaut kādā ziņā, no pastāvības, no sporta, no ikdienas, jā. Tas tieši varbūt palīdzēs mums, tā apņēmība, tas mēķa sasniegšana, ja, ka mēs katru dienu darām. Varbūt tas tieši palīdzēs, varbūt palielināt algu, nevis no rīta seks. Come on.